strādā. Labvakar! Man prieks jūs visus redzēt un arī diskusijas sarunas dalībniekus. Tā ir saruna Mākslinieks toreiz un tagad, 1989–2025. Tas viss notiek izstādes Tīras griezums ietvaros, Leonarda Laganovska izstādes. Un es gribētu iepazīstināt mūsu auditoriju ar diskusijas dalībniekiem. Teiksim, Indriķis Dielis, ieguvis magistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālas komunikācijas nodaļā un turpinājis studijas Gentas augstākajā mākslu institūtā. Viņa instalācijas un objekti guvuši plašu starptautisku atzinību, ko apliecina regulāra dalība nozīmīgu Eiropas un ASV institūciju izstādes. Par izstādi Udinainais dienas atstiņā nominēts Purviša balvas 25 fināli, kas bija pavisam nesen. Agnese Logina ir Rīgas domas deputāte un ar plašu pieredzi kultūras jomā, bijusi Latvijas Republikas kultūras ministre un Rīgas kino muzeja vadītāja un kino kurātore. Šobrīd pasniedz kultūras teoriju un regulāri rakstā pār kultūras norisēm. Viss kārtībā. Arturs Virtmanis ir multimediju mākslinieks, scenogrāfs un Rīgas laikmetīgas mākslas telpas kurators. Viņš kurē arī šo izstādi, cik es saprotu. Kopš 2005. gadā veidojas neskaitāmas liela mēroga projektus Latvijā, ASV un citur pasaulē, multimediālas instalācijas, procesuālas darbus un performatīvas izrādes. Darija Melnikova, un pavisam tālu vārds, ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālas komunikācijas nodaļu. Kopš 11. gada paralēli grupas izstādēm Darijai bijušas personāla izstādes mākslas institūcijas Rīga, Viļņa, Tallinā, Palermo, Milāna, Marseļa, Pragā, Umeo, Ostrava un daudzās citas pilsētas. Viņa ir bijusi Kim rezidents balvas laureāte 15. gada un Purviša balvas 23. gada kandidāte. Mums bija paredzēts vēl viens dalībnieks, diemžēl dažādu iemeslu dēļ viņš šovakar nebūs, bet tas bija Eriks Stenznieks, un ar viņu mēs domājam runāt tieši par mākslu un naudu un varbūt reklāmu, bet kaut kā mēs laikam iztiksim un varbūt par šo parunāsim bez viņa. Un Leonards Laganovskis absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, piedalījis Tauras Latvijas mākslas vēsturē hrestomātiskas izstādes kā Daba, vide, cilvēks 84. gadā, Rīgā Letiša avangardē 88. gadā, 90. gados dzīvojis Berlīnē, Vācijā, sarīkojot te jau 20 personāla izstādes. Leonarda Laganovska radoša darbība nav vienkārši ierāmēt kā vienotu kopumu. Tā ir raksturīgas gan padziļinātas intelektuālas struktūras, kuras pavada ironija, gan mākslas tēlainība. Mākslas zinātnieki to nodevējuši par poetisko vai ironisko konceptuālismu. Un šī izstāde ir skatama līdz 11. janvārim. 50 gadus no savas dzīves viņš pavadījis mākslas vidē, un šajā laika gūta pieredze atklājas ekspozīcija, kurā skatuma arī jau par Latvijas mākslas vēstures hrestomātīvu kļuvusi gleznā filmas beigas 1989. gads, kas eksponēta izstādes ievada tieši šīs sienas. Un varbūt tieši ar šo 89. gadu mēs sāksim šo sarunu kā ar savu veidu atskaites punktu. Tas ir atmodas kulminācijas brīdis, ideoloģiskas cenzūras pakāpeniska atcelšana, sajūta par padomju laikmeta beigām un kaut kā jaunā, cerību pilnā sākumu. Leonard, kā tas bija būt mākslinieku
būt par mākslinieku 89. gadā. Es domāju, ka bišķi nepareizi ir sākt to skatīties no 89. gada, jo 89. gads, kad sabruka tā padomju sistēma un sāk veidoties kaut kas cits, un mums bišķi jāparunā, kāda viņa bija tā padomju sistēma, lai mēs zinām, kas sabrucis un kas pēc tam tur veidojās. Nu, tā sistēma bija, ka māksla tā bija tāda propagandas ierocis, un bija noteikti atļautās kaut kādas tēmas, kur bija jāstrādā, bija mums milicijas diena, un tāpēc bija miliči jātaisa kaut kādi portreti, un tas viss bija no valsts puses atbalstāms. Latvijai bija kombināts māksla, kas taisīja visās dizainus un interjera objekts vai visu padomju savienību. Viņiem bija pelnīja ļoti labu naudu. Viņi atbalstīja māksliniekus, atbalstīja izstādes, visu to mākslinieku savienību, visu to mākslinieku savienības kolekciju ir balstīta uz to. Un tad tur ir tāds moments, ka toreiz priekš, Maskavas tā ideoloģija, tas ir garš stāsts, es tur neiedzināšos, bet mēs priekš viņiem bija tādi provinciāļi. Un ja mums ir kaut kāds bišķiņ savādāk, tad viņi tā atmet ar roku apmēram, ko mēs tur. Un jau tāpēc bija kaut kāda zināma brīvība māksliniekiem, ka viņi varēja to darīt bišķiņ un tā un šitā. Un kas atkal nebija Maskavā, jo tur, ja tur kaut ko tādu izdarīja, tad ir liels problēmas. Un tāpēc tur bija pagrīdes māksla, un mums tāds pagrīdes mākslas nebija. Un tad, kad 89. gads, tad ir brīvība, tad tā vecākā paudze, kur man lika, kad es beidzu akadēmiju, viņa teica, Pietraganovski, jums labi padodās ainavas, jums jāglezno ainavas. Un tas viss šitā te kultūra, viss tā struktūra sabruka. Un tad katrs mākslinieks bija brīvs un varēja darīt, ko grib, konkrēti pa sev. Es varu pastāstīt, ka tiešām es kaut kāds ainavas taisīju, un tad man cik ilgi, vai pēc 50 gadiem es darīšu to pašu, kaut kā jocīgi. Mums bija liels trūkums ar vizuālo materiālu, nebija literatūras, kaut kādas sliktās bildītes, tur kaut kāds Salvators Dalī, impresionisti bija diezgan daudz, bet kaut kāds cits, tas bija tā ļoti apšaubām kvalitātes un grūtības bija. Un tad līdz ar to tā katra bildīte bija ļoti vērtīga. Un mēs tā arī mācījāmies. Un tad sākām darīt kaut ko citu konkrēti. Es vienkārši sāku kaut kāds veidot, kaut kāds tur objektīņus, kaut kāds kastītes, kaut ko viņas gleznot ar tām kastītēm. Vienkārši kaut ko vajag, kaut ko gribējās darīt, tīri mehāniski. Kā mēs zinām, rokas ir saistītas arī ar smadzenēm. Un, acīm redzot, tur kaut kāds rūkšana notika. Un tad man paveicās, ka es satiku savu draugu Hardiju Lediņu, un tad mums bija visādi tur milzīgie plāni un visādi brīvība, un mēs taisījām mūzikas, visādas diskotēkas, un es tur diskotēkā noformēju, un tur bijām arī, tajā diskotēkā arī bija kaut kādi pasākumi, un tas viss tā, citreiz tas izskatījās nevis tā kā kaut kāda cits mākslas veids, kaut kāda action, kaut kas tur vienmēr kā notiek. Un tad cilvēki te pie mums visi tādi kļūst tādi jaunākā paudze, teiksim, brīvi, varēja darīt, ko grib, nebija nekādi ierobežojumi. Un tad tur parādījās ļoti interesanti darbi, kur vēlāk kaut kādā veidā pazuda, jo atkal nebija tāds atsaucis no kaut kādiem institūcijiem, kaut kādiem speciālistiem, jo bieži pēc tam dzirdēt, ka tu atceries, tev bija tās un šitās darbs, labais, kur viņš tev ir?
Es saku, paklausies, es viņu uztaisīju. Visi skatījās uz viņu skābiem ģīmiem. Viņš tur man stāvēja, tad es te izliku, neviens neko man nepateica. Neviens nav bijis cilvēks, kurš pateica, redziet, tas ir forši. Ja tu paklausies, tur varētu būt tā un šitā vai vēl kaut kā. Nekā tam līdzīgi nebija. Un līdz ar to tas tev vajadzēja pašam kaut kā tur izpeldēt no tā visa. Jo jāpiezīmē, kā Padomju Savienībā toreiz pirms 89. gada bija izstādes un bija kritika, kur atceros, tur aprakstīja tur Induls Zariņš atkal izcilo darbu ir uztaisījis un tā un šitā. Un Iltners arī tur neatpalika un tā tālāk. Un tad tur kaut kādi, piemēram, ja es tur piedalījos, tad es tiku pieminēts. Tas jau baigais fakts ir, jo citi netika pieminēti. Un tad tur ir rakstīts tā negatīvi, ka tur tās un šitais un tā. Bet, es tiku pamanīts, tā. Tas ne tikai uz mani attiecās, tas attiecās uz visiem jauniem māksliniekiem, kas tur strādāja. Tā apmēram bija. Bet vispār mākslinieka profesija bija kaut kāds tāds, kaut kas no augstā klases, vai kāds bija status māksliniekam sabiedrībā, kā tev liekas? Visus laikus kopš, 10 000 gadiem, mākslinieks vien bija prostitūti valdībai. Tā, īsumā. Arī toreiz, arī tajā. Padomju laikā bija absolūti. Un ja es skatos vēl savus tos muzeja darbinieces tur dažs, un es redzu tajā rīcībā un runas veidā, es redzu tādu padomju, kaut kādu briesmīgi daudz, tur ir vēl tas saglabājies. Tāds, saprotiet, brīvā pasaulē reāli var runāt brīvi un pateikt, ko tu gribi, un cilvēks var būt, teiksim, šokēts no tava teiktā. Bet tad viņš saprot, to fišku, kā mēs sākām, un tad viss notiek, viss ir kārtībā. Bet pie mums bieži ir tā, ka viņi vai apvainojās, vai vēl kaut kas tāds, un tie cilvēki ir pa lielam vispār diezgan tādi vēl saglabājušies. Un arī tas, ka ir arī tāds liels provinciālisms. Vakar ganīja cūks, un šodien ir direktors, tā. Jā, diezgan skarbā bildīt. Runāsim atklāt. Īpaši man, es varbūt tūlīt nolikšu karot pēc pāris dienām, un man vajag vēl paspēt kaut ko pateikt. Bet, teiksim, Artūrs, tev drusciņ vēlāk bija jāsāk savu karjeru. Jau, principā, 90. gados, kā tu toreiz tu visu uztvēri, kā tev bija vispār vēlmē, kāpēc tu gribēji kļūt par mākslinieku? Tas jautājums par mākslinieku man bija diezgan vienkārši un agri atrisināts. Es vienkārši diezgan racionāli apsvēru savā prātā, kas ir tā nodarbošanās, kas tev dod relatīvu brīvību dzīvē. Un es sapratu, ka mākslinieks varētu būt viena no tām, jā. Bet par cik, man 89. gadā bija 18 gadi, un tas tāds vecums, kad es mācījos mākslas skolā, un tā kā visa tā mākslas pasaule likās šausmīgi tāda skaista un vilinoša, un tas pats Leonarda draugs Hārdijs Lediņš un tās performances, viss, ko varēja pieredzēt. Es domāju, ka tur ir bez tā visa tā drūmā padomijas nospiedošā aspekta, man liekas, ir jāsaprot, ka tajā laikā mākslinieki lielā mērā bija kaut kādas brīvības idejas, auklētāji nesēji, strādājot ar kodiem varbūt un tā tālāk, bet attiecīgi arī lielā daļā sabiedrības, es domāju, dēļ tā mākslinieki arī tika tomēr cienīti zināmā mērā, jo par cik tā
brīva izteikšanās nebija pieejama, tad tas bija tāds viens veids, un attiecīgi mākslinieki veidoja to kaut kādu to paralēlo dimensiju, kas funkcionēja ārpus, teiksim, tās padomijas nomenklatūras noteiktās realitātes. Šobrīd ir mazliet savādāk, šobrīd mums ir cita veida sociālais pasūtījums, jā. Kaut kādā ziņā mākslinieks ir iekāpis, ja mēs skatāmies, mēs esam tādā neoliberālisma, kaut kādā nosacīta uzplaukuma laikos, kur mākslinieks būtībā pārstāv kaut ko, kas ir tā kā ideālais pilsonis. Viņš ir mobils, pilns ar pašu iniciatīvu, gatavs strādāt bez atalgojuma, ja, tā kā, vai pa ļoti zemu atalgojumu un tā tālāk. Var sakot, tādā ziņā tas būtu tāds ideālais nākošā līmeņa pilsonis, kurš ir spējīgs pats visu izdarīt un kaut kā vēl iedrošināt citus. Visu laiku būtu aktuāls. Jā. Es nezinu tā. Bet, principā, tu sāc strādāt kā mākslinieks tieši tajā momentā, kad sistēmā, kas kur atbalstīja veca sistēmā, sabrūka kultūra, un tad tikai sāka veidotas kaut kādi jaunie mehanizmi, jaunas institūcijas. Īstenībā man ir diezgan ierobežot zināšanas par to, jo es tieši šī kaut kāda, no vienas puses tās kultūras sistēmas sabrukuma fonā, un no otras puses tā jaunā brīvā tirgus ietekmē, sapratu, ka es došos pasaulē meklēt laimi. Un attiecīgi es 96. gadā aizbraucu no Latvijas un atgriezos tikai pirms dažiem gadiem. Tā kā es lielāko daļu mūžu esmu pavadījis citā vidē, un tā kā mazliet cits skats ir uz šo visu. Bet vismaz, teiksim, Amerikā un Latvijas mākslinieka lomā vai status atšķirīgas lietas vai kaut kas līdzīgs? Amerikā ir vispār pieņemts, ka mākslinieks ir vienkārši cita veida strādnieks līdz tam brīdim, kad tu sasniedz kulta statusu. Jo īstenībā līdz tam tu esi tā kā nenozīmīgs. Tāpat kā jebkurš cits, protams, ka tanī brīdī, ja tavi darbi maksā miljonus vai tavas, teiksim, muzikālās kompozīcijas piepilda Carnegie Hallā, teiksim, Philip Glass gadījumā, tad tanī brīdī tu esi pēkšņi dievu statusā, ja? Pusdievu statusā. Philips Glass, kam ir zināms, ka viņš 20 gadus Ņujorkā braukāja taksīt, ja? Tā kā tā ir Amerikas realitāte. Es domāju, ka Amerika atšķirībā no mums tur ir tāds demokrātijas mīts par to, ka māksla ir demokrātiska, ko kultivē, piemēram, izglītības sistēma, kas ir ļoti ienesīga, ja? Jo katru gadu Amerikās mākslas skolās sastājas vairāk kā 100,000 cilvēku, kas visi cer būt baigi veiksmīgie mākslinieki, un tās mākslas skolas maksā, nezinu, 40, 60, 80,000, ja, tā izglītība. Un tā statistika ir brutāla, jo reāli aptuveni varbūt 4% strādā mākslā pēc tam. Vispārēji ir vienkārši cilvēki, kas, nezinu, skolotāji, inteliģenti, jā, skolotāji, ļoti daudz cilvēku pasniedz, daudz strādā reklāmā vai kaut kādā, kas ir saistīts ar kaut kādu dekoratīvu aspektu pasaules noformējumu. Īstenībā jau jautājums, kas ir mākslinieks vispār, jo mēs varam paplašināt mākslinieka tā kā to lēbeli, ja, kā mēs saucam mākslinieks, uz ļoti plašu sabiedrības daļu. Visi, kas nodarbojas ar kaut kādu veidu, tas, ko sauc culture production, ja. Es domāju, ka nevajag arī ierobežot uz to, ka mākslinieki ir tikai tie, kas glezno gleznas, ja, bet es domāju, ka ir jāredz tādā tā kā plašākā laukā tas viss, jā. Kas varbūt no kultūras teorijas Es domāju, ka ir ļoti daudz ko
ko var komentēt, īpaši no kultūras teorijas puses. Tieši pēdējās dienās man bijuši diezgan daudz lekcijas studentiem par kultūras mākslas finansējumu un par status, un es pat esmu rakstījusi gan savu bakalaura darbu, gan maģistra darbu par autorību, par to, ko nozīmē būt autoram un kas ir tas, kas piešķir tiesības kādam būt par autoru. Un tas ir ārkārtīgi plašs lauks, kas, man liekas, ir ļoti fascinējoši. Bet, man liekas, tas reflektēt par to, ko tikko runāja gan Leonards, gan Artūrs. Tas, par ko es daudz esmu domājis savā darbā, tieši kuratoras darbā, strādājot kino nozarē, kā kino kuratorē, ir par to, cik daudz un kādā veidā ir jāskaidro tas mākslas konteksts, tas politiskais konteksts, kurā māksla top. Jo tas, ko mēs redzam, ir, protams, tā kā paudze, kas šobrīd aug, jaunieši, kas šobrīd aug, kas iet skolā, kas apmeklē muzejus, kas dodas uz muzeja pedagoģiskajām izglītojušām nodarbībām, viņiem tas padomju laiks paliek arvien neskaidrāks. Un daudzējādi tas ir krietni un pareizi, un tā vajag būt. Un mēs visi ceram, ka viņiem šī saikne ar padomju laiku būs arvien plānāka, bet tas no tāda pedagoģiskā viedokļa nozīmē arī to, tādas pedagoģiskās puses, tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi daudz jāskaidro, lai saprastu, ka pēc šķietami vienkārša lieta, šķietami vienkārši simbols kādā filmā, piemēram, patiesībā tajā laikā bija kaut kas revolucionārs un kaut kas ļoti, ļoti tāds, drosmīgs. Un, par to es esmu ļoti daudz domājis, ka, tiešām tur atnāk kāda grupa savulaik, kad es vēl vadīju nodarbības kino muzejā, un ka vienkārši izskaidrot kaut vai to, kā strādā cenzūra, tas prasīja kaut kādas, normāli tas prasīja diezgan daudz stundas, un tad arī rodas jautājums, bet varbūt nevajag to izskaidrot arī. Varbūt pietiek, ka tu pasaki tādos dažos teikumos, bet atrast to līdzsvaru starp tādu darba novērtēšanu un tās politiskās vides skaidrošanu, man liekas, brīžiem paliek ļoti sarežģīti. Un tas bija tāds mans viens no maniem izaicinājumiem kā kuratorai, un tad arī tagad reizēm pirms dažiem gadiem izvēlējos parādīt vienu tādu diezgan sarežģītu filmu, Alois Brenča mūzikls. Viņš ir tiešām ļoti fascinējoša filma, bet man liekas, ka neviens cits viņu vairs nemēģinās rādīt, jo tā filma ir arī ļoti sliktā kvalitātē. Un tā ir tāda padomju reklāma filma Latvijai, kas ir uztaisīta kā tāds mūzikls. Bet to rādīt bez tāda konteksta, bez tāda kaut kāda izskaidrojuma, kas tas vispār ir, kāpēc tas ir tapis, tas rada ļoti daudz jautājumus. Un man liekas, tā interesanti tiešām skatīties uz šo te līdzsvaru starp skaidrošanu un darba baudīšanu. Bet vispār vai kultūras teorija kaut kā apraksta, kā mākslinieks un viņa laiksmets kaut kā sadzīvo, kā laiks ietekmē mākslinieku, vai tas katrā laikmetā notiek dažādi, teiksim? Protams, laiks un telpa ir viena lieta, kas veido kultūru, kas veido mākslas darbus, un bez kā ir ļoti grūti saprast gan to, kas top, un gan to, kāpēc kaut kas ir taps, un kas vispār var tapt. Un man liekas, ka bez tā kultūras teorija, protams, uz to ļoti daudz skatās un analizē, un var sakot, man grūti varbūt tā padziļinātāk iet šajā tēmā, jo es tā kā varbūt pārāk sākšu lasīt lekciju, bet es liekas, ka varbūt šeit nebūs labākais. Bet, protams, tā ir viena no tādām tēmām, un tas bez konteksta, man liekas, mākslas darbus saprast nav īsti iespējams. Un varbūt, mēs bijām 89. gada, 90. gadi, mežonīgais kapitālisms, Eriks Stenznieks varētu to dokumentēt, bet es domāju, ka tiešām tajā laikā daudzi mākslinieki stāvēja savu veidu izvēles priekšā palikt brīviem un padīgiem, vai doties strādāt, reklāmas aģentūras. Un
Protams, arī aģentūras deva ne tikai finansiālo stabilitāti, bet arī iespēju strādāt ar dažādām mūsdienīgām poligrafijas un multimediju iespējām. Tur arī bija kaut kāda savi plusi, bet tas, protams, izsūca kaut kādu radošu enerģiju. Es domāju, varbūt dažreiz varētu uzdot jautājumu, vai mākslinieks var palikt radoša personība, strādājot pie sava veida tāda konvejera reklāma vai dizaina pēc dažiem pasūtījumiem, vai mākslinieks var palikt par mākslinieku tādā liela nozīmē. Tas ir Es domāju, ka jā. Atkarīgs, protams, kāds tas konvers. Protams, katru dienu tur uz reklāmas aģentūru, kur, man liekas, diezgan pamatīga ir pārslodze. Tad visticamāk ir diezgan grūti saglabāt to radošumu un tā kā darboties kā mākslinieks tīri ar izstādīšanas praksēm. Es pati visu laiku paralēli strādāju, gan reklāmas aģentūra, bet uz kaut kādiem mazākiem projektiem. Un es katru to projektu uzskatu par radošu izaicinājumu. Es mēģinu radoši attiekties par tiem darbiem un arī realizēt viņus kā mākslinieks, nevis kā cilvēks, kuram nav nekāda saistība ar mākslu. Tāpēc man liekas, ka jā, tā var. Man liekas, galvenais nostādīts. Jā, protams, gribas saglabāt to veselīgu balansu un turpināt gan savu praksi, kā mākslinieku izskatīšanas praksi, gan arī naudas darbs praksi. Tad tur jānostāda kaut kāds tas es aizmirsu vārdu. Jāizdomā tā, lai tās divas lietas varētu sadzīvot un neiet kaut kādā pārslodzē neviena, ne otra. Tas gan ir baigi grūti. Es to nevarēju. Nevarēju? Nē, baigā pār. Es biju tā, ka ir diezgan daudz darbs, bet arī daudz izstādes, un tad vienā brīdī notiek tā, ka tu vienkārši nogursti. Tu kā zombijs strādā gan tur. Bet tajā laikā jāiemācās teikt nē un jāizvēlas forši projekti. Gan mākslā, gan darbā. Un tad viss tā nomierinās un nostājas savas vietās. Bet tagad tu proti to sabalansēt? Jā, es gan izdarīju dažas izvēles. Es laikam bišķi paiešanos no mākslas. Bet tas nav saistīts ar to, ka es nevaru sabalansēt. Tas ir saistīts, laikam, ar citiem iemesliem. Par ko tu negribi? Nē, es vienkārši tā kā, es neredzu jēgu. Kāpēc? Es nezinu, vienkārši. Varbūt arī noguru no tādām izstādēm, jo, man liekas, 10 gadus pēc kārtas man katru gadu bija izstādes, gan personāla izstādes, gan grupas izstādes. Un bišķi, man liekas, kaut kāda notiek pārprodukcija ar darbiem, bet es īsti nesaprotu, kāpēc. Tad ļoti daudz prasa jaunus darbus, neviens tā īsti nav ieinteresēts izstādīt vēl un vēl vecākus darbus, jo gribas jaunus darbus pārsteigt publiku, bet kāpēc? Man liekas, tiem veciem darbiem jādod dzīvību. Ir tik forši parādi, tu ieguldi tik daudz tajā darbā savā enerģiju, laiku, naudu. Un tad, protams, gribas, lai tas darbs tiktu izstādīts pēc iespējas vairāk reizes. Un tad, tā viss tad vienkārši tā laika ejot, es kaut kā tagad nobriedusi laikam uztaisīt. Vai nu pauzi, vai nu baigi ilgu pauzi. Skaidrs. Indrīdis, es domāju, ka varbūt tu vari pakomentēt vēl vienu lietu, kas pilnīgi atšķirās no 89. gada. Toreiz nebija nekādu sociālu mediju. Un vai sociālie tīkli ir mainījuši mākslinieku pašprezentāciju, vai tie sniedz kaut kādas jaunas iespējas un kaut kādu platformu, vai arī
padara mākslinieku atkarīgu no tās ātras uzmanības, no redzamības ekonomikas, kā daži iztiesās. Jā, labs jautājums, droši vien jautājums 100 atbildēm, un katram māksliniekam tas būtu kaut kas savādāks, jo tāds platformas kā Instagrams vai TikToks, tā ir tikai platforma, tāpat kā mājaslapa. Un tajā gadījumā Instagrams viņš atkal ir kaut kāds tāds dzīvāks organisms, kurā tu arī pieņemsim tādu mājaslapu, tad ir vairāk tāda darba dokumentācija, tad tas, man liekas, tā papildus vērtība, ko tāds Instagrams, man liekas, dod, ir tās aizkulises, tās ikdienas darbs. Bet, ja es, protams, es nevaru vispārināt, to varu komentēt tikai no savām pieredzēm. Tas droši vien izklausīsies bišķiņ bēdīgi, bet tas nākais arī kaut kādas vientulības darbnīcā. Kā māksliniekam, es esmu pēdējos gados saskāries to, ka tas ir kaut kāds lielums, ar ko ir jāsadzīvo. Tīri tādu iemeslu dēļ, ka tev īsti nav, vai tā ir man droši vien personīga problēma, ka man ir grūti uzticēties, vai es vispār varu paprasīt kādu profesionālu jautājumu, kas attiecās uz maniem darbiem, jo es vēlos noturēt to kaut kādu pēc iespējas lielāku unikalitāti darbos, tad viņam ir tā kā jānāk ar sevi. Un tādā gadījumā tas Instagrams arī iedod kaut kādu to satikšanās punktu ar publiku, ar maniem draugiem, ar māksliniekiem no citām valstīm, kas man parasti uzraksta kaut ko, man ir kaut kāds tāds īsts saraksts, reizēm diskusijas par tām lietām, ko mēs tagad darām. Tad, jā, noteikti es domāju, ka tas ir atkal gluži tāpat kā māksliniekam, mēs nonāc pie tā sava mēdīja, pie tā sava rokrakstu un tad centies saprast, kas tas tāds ir pa lielumu, ko es ar to varu izdarīt, kā man auditorija no tā var iegūt. Kādi komentāri kāda tipa komentāri var atstāt uz mūsu laiku, un pagātni, nākotni un tam līdzīgi. Un tas ir, mēs principā esam paši kā mākslinieki atbildīgi par to arī, cik mums labi beicās kā māksliniekiem, ja arī tev ir galerija, protams. Tā droši cita saruna, un tas pats arī ar to Instagram, ja tu apņemsies un tev būs arī forša interesanta stratēģija, kā to izmantot, tad noteikti tas arī būs vērtīgi. Bet laikam tagad arī ir tāda parādība, kā principā tā auditorija, kura redzēs tavu darbu kā bildīti, ir daudz lielāka nekā tie cilvēki, kas redzēs to darbu realitāti pa īstām. Ja? Un vai tas ietekmē kaut kā, vai tu domā par to, kā šis darbs izskatīsies tādā kvadrātiņā? Protams, jā, un visbiežāk, un burtiski vēl 3 dienas atpakaļ bija apciemoja kolekcionārs darbnīcā, un viņš bija noskatījis to darbu attēlā, un šeit nāca darbnīca, viņš ir pilnīgi savādāk izstāties. Bet šajā gadījumā tas bija pozitīvi, tā kā viss kārtībā. Bet jā, tā dokumentācija jau ir svarīga, un ir jau jāsaprot, tas tāds Instagrams vai sociālajā mēdī, tas jau paplašina mākslinieku eksistenci kaut kādā ziņā. Un tas noteikti ir jāizmanto, un es patiesībā saņemu diezgan daudz kritiku, ka tu baigi cenšos pie, lai tie darbi izstāsta gan prezentabli vai kaut kas tam līdzīgs, tas paliek pārāk komerciāli, bet tā, man liekas, ir kaut kāda, varbūt vēl mūsu platumgrāda, kaut kāds mūsu platumgrāda kompleks vai kaut kas tam līdzīgs, jo no citur tas varbūt neliekās tik svarīgi. Bet, protams, kā to katrs, es zinu, kā es arī veidojos. Es arī mācos, ka tur ir kā to pareizi izdarīt, vai, jā, man liekas, visas tās nianses ir ļoti svarīgas un būtiskas. Leonard, vai tev ir Facebook vai Instagram? Tā kā katram Latvijas pilsonim man ir Facebooks un Instagrams, man bija arī sava lapa, kur es savā laikā palaidu. Un tad tur kaut kāds ļoti ātri saskrēja kaut kādi cilvēki, kā viņi par mani uzzināja, es īsti nezinu. Bet es biju to lapu ļoti neapmierināts, jo es gribēju vēl pabeigt dažus darbus, lai viss tā mana saucamā produkcija izskatītos tā kā viens tāds vesels. Bet izstādi ir safotografēt, un es viņu to līdz salikšu Instagramā. Un tā es kaut ko darbojos, protams. Protams, es arī mākslīgo intelektu tur kaitinu.
Un es arī sapratu, ka tur vēl daudz ko cilvēkam darīt arī bez tā intelekta mākslīgā, jo tas arī tur daudz ko nezinu un nevar. Un kamēr viņš nav galīgi attīstījies tādā līmenī, tad cilvēkiem ir ko rakt vēl, kad teica Edgars Liepiņš. Tā. Bet tas viss paplašināt tavas iespējas kā māksliniekam, tas dod tev kaut ko, vai tev liekas, ka tas viss iet vienkārši uz leju? Nekādā gadījumā, nē. Tas viss ir, mums ar sevim jāatstāja kaut kādas pēdas. Es tā nevienu nesenā intervijā, varbūt kaut kā es neveikli izteicos, bet tā doma bija tāda, kā piemēram, ir kaut kādas nācijas, kas krāja savu vēsturi. Un ne tikai tur kaut kādas grāmatas vai karogas vai es nezinu, ko tur, bet arī visās dizaina izstrādājumus un viņi kļūst kaut kā baigi vērtīgi, ja? Kaut kāda stulbā plasmasa, kaut kāda tur lelīti maksā tur gandrīz 1 miljonu. Ja? Un Vācijā arī tas pats ir. Tu vari aiziet, tur ir tirgus, kur stāv inteliģentie cilvēki, un viņiem ir 3 dažādas glāzītes. Un viņas ir tik unikālas, tik interesants. Un cilvēki arī tikpat inteliģenti, un tad viņi redz kaut kādu interesantu. Un tad viņi nopērk. Es tad biju vienā tādā dzīvoklī, vienās lielās svinībās. Nākamā rītā palīdzēja mazgāt traukus, un tad salika visu tās glāzes, kur neviens vienāds nebija. Tur bija vesela kaudze. Tādām, elegants, tur tā ir tāda acīm bauda bija to skatīties. Bet tu vedi to visu pie kāda secinājuma? Saprot, ir tā, ka es esmu mākslinieks, es daru to, ko es varu. Es kaut ko nosacītu ražoju. Vēl, ko es gribu izdarīt, es gribu kaut kādas savas atmiņas pierakstīt kaut kādā formā, es nezinu, vienmēr sakot, ierunāt un tad apskatīties, kas no tā viss sanāks. Jo mēs te runājam, kā strādāja mākslinieki, tad es te sēdēju un atcerējos, kā es strādāju. Kā, students mums prakse kaut kāda, tur 1 mēnesi mēs kaut kur strādājām. Vienreiz es biju bišu tehnikumā, noformēju, ar kurs biedru. Vienreiz biju es vienā skolā, noformēju vasarā 1 mēnesi. Tad es gleznoju arī Ļeņinus, bet tāds plakātisks. Tur arī tādi kodi un piedzīvojumi, un tas viss tā ļoti interesanti bija. Varētu, protams, man to pārmest, bet tas bija darbs, un tur bija tā, ka es atnācu strādāt pilsētu noformēšanu, un es biju pēc izglītības vienīgais scenogrāfs tur. Un viņi teica, scenogrāfs, noformēs partijas kongresu. Izvēles man nebija, un tad man bija tā, ka man bija saskarsme ar tiem partijniekiem. Un tas bija interesantākais, kad es atnācu uz to komiteju ar skicītēm, iekšā stāv 2 soldāti. Uz kuriem? Es tur pie pirmā sekretāra, pie Anatolija Gordano, kas tev tur ir? Es saku, tas un tas. Labi, uzkāp augšā, tur pēc 2 stāviem atkal arī 2 soldāti. Prasa to pašu. Es tā sapratu, kaut kas nav kārtībā. Nākamajā reizē skītis padosē, es eju iekšā garām tiem soldātiem, vienkārši pat taisot, aiz viņām tās durvis vaļā. Es uz augšu. Tā tur jau ir nokļūt. Tā psiholoģiska spēle. Un man bija tāda kompensācija, ka es varu nirgāties par tiem cilvēkiem. Un tad vajadzēja skaņot, un es jūtu, ka viņš ir pilnīgs stulbens, pilnīgs. Ja? Un tad mēs tā viņam uzdot tāds jautājums un paskaidrot tā. Un es redzu, ka viņš tur, vienmēr sakot, tā ir tāda komēdija, kā tas ir ideāls dialogs kaut kādā kino un tā. Un, kas tur vēl bija? Vienreiz
vajadzēja pasūtīt sienas gleznojumu lielu. Mēs bijām tāda kompānija. Aizbraucām, tā bija armijas daļa Bolderājā, kur padomju laikā tie zemūdens komandas sasnādīja, teiksim, austrumvācu komanda, dresēja viņas, ielika laivā tajā zemūdenē un prom. Un tad bija kaut kādi poļi, un bija kaut kāda Libāna, jeb Alžīra, es tagad neatceros. Un izrādās, ka visu laiku tur dzirdām, ka bļauj. Kāpēc bļauj nevar saprast? Izrādās, ka viņus sit pa pēdām visus, kur neklausās. Jo citādi viņi vispār nesaprot. Un šito tu visu uzzini. Un tad tu ej uz ēdnīcu. Un tu redz, ka ēdnīca ir apmēram, tā kā šeit apmēram. Šeit ir betona grīda un kaut kāda plasmas galdi, kur sēž jūrnieki. Šeit ir parkets, kur ir galdi ar pārklātu, ar kaut kādu to, kā viņi saucās, un dāmas ar visādām šitādām formām. Tie apkalpo un pienes, jo tur viņi paši. Un tur uz skatuves ir viens galds, kur šeit sēž priekšnieks. Un viņiem ir, nezinu, vai sudra, vienmēr sakot, kaut kāda tāda vāze ar vīnogām un ananāsiem, ko vispār veikalā nevarēja redzēt. Un tad es sapratu, ka tā ir tāda skola, ja tu gribi būt tur, tad tev vajag pašācēt. Un, to visu redzot un piedzīvojot, tas ir tāda zinām balva. Bet, kā tev liekas, toreiz un tagad mākslinieka status ir kaut kas tas pats sabiedrībā, jo, teiksim, jā. Nē, pilnīgi cits. Padomju laikā mēs bijām Latvijas kultūras nesēji. Īpaši aktieri, tos nesēja uz rokām. Un arī burtiski, man liekas, kad vecā dēla pārcelās uz jauno, tad tur, man liekas, viņas arī aiznes visu. Un tāpat arī komponisti. Tāpat arī komponisti bija, burvīgi komponisti un dziedātāji vajadzīgi skaisti, un, protams, mākslinieki un Žemas Kulme un viss tāda, un bija tāds, vajag status tam visam. Un arī valsts atbalstīja to. Bet tagad ir tev vienmēr jūrā un peld. Gandrīz. Tā. Un tāpēc arī tur māksliniekām bija tur jāstrādā visur, kur. Un viņš tad mēģina sev pierādīt kaut kādā veidā, bet pat cik tā sabiedrība ir tomēr diezgan provinciāla un tāda skaudīga, un tad viņi tur bieži atbalsta tikai savus draugus, un pie mums nevērtē, teiksim, nepaņem kaut kādā komisijā cilvēku, kurš zina vislabāk to tēmu, bet labāk paņem to, kas, savējais, tur čoms vai draudzēni vai tur tā. Un viss būs ļoti labi un skaisti, un viss tur tā nopaļotiem stūrīšiem, un viss ir kārtībā. Es gribu vienu ārpus tēmas. Es dzīvoju, man bija stipendija Vācijā, un es dzīvoju tur tādā ārpus pilsētas, blakus pilī, kur es taisīju objektus un izstrādi. Un es dzīvoju divstāvīgā mājā, un man brīdē, tikai lūdzu klusu uzvedies. Sakas, pamiet, tur dzīvo Vācu flotes admirāļa atraitne. Tas ir kaut kas baigi nopietni, tas ir noteikti kaut kāds barons fon kaut kāds. Un es tur darbojos, viss ir normāli, un pēkšņi viņi zvan, klauvē pie durīm, tad nāc. Es gribētu jūs uzaicināt vakariņā. Ļoti patīkām viss, kādu vīnu jūs dzerat. Es tādu. Nē, es teicu, ka varbūt sarkonu vai tur tādu balto. Tas viss ir atkarīgs no, teiksim, ko jūs uzliksiet uz galdu. Un alu. Es saku, alus, man vārds alus garšo labi, un es labprāt garšot visu alus pēc kārtas. Un tad viņi teica, tad rīt 7. Es uzskatu augšā. 5, 4, 3, 2,
7:00. Viņi atver durvis, kas ir iekšā, stāv rinda ar augspudelēm, te stāv tie vīni, un viņi nes galveno ēdienu. Un tagad padomājiet, kas tas varētu būt? 3 atbildes. Vācu admirāļi atraida ģenerālis kaut kāds tur. Viņi atnesa saucamo makaroni paflotski, precīzi to pašu, ko es biju ēdis tajā ēdnīcā, kad noformēju tur. Makaroni ar malto gaļu. Nu tā āplis noslēdzies. Skaisti. Jā, bet Artur, tu esi gan mākslinieks, gan tu strādā mākslas telpa šeit, Rīgas laikmetīgas mākslas telpa, kā kurators un kaut kādā veidā formē to kultūras politiku vismaz savā līmenī. Jā, kā Pilsētas līmenī ir. Pilsētas līmenī, jā, pareizi. Un vai, kā tev liekas, vai māksla šodien Latvijā ir kaut kāda elitāra niša, elitāras nišas izpausmē, vai kaut kāds reāls spēks, kas nozīmīgs sabiedrībai, vai tu gribētu kaut ko mainīt, teiksim, šajā apkārtējā situācijā, kura ir ap mākslu un ar mākslu saistīta, vai tev liekas, ka viss kārtībā, kā tu to uztver? Nē, nu, es domāju, ka tā liela atšķirība ir, ka tie padomju laiki, kad tos mākslinieks, kā Leonards stāsta, tur atbalstīja un cienīja, bija tāpēc, ka māksliniekiem bija ļoti konkrēta funkcija. Ja? Viņi vecot atbalstīja un nesa tautai to ideoloģisko doktrīnu, ja, kas pastāvēja. Tad, kad tas beidzās, tad it kā māksliniekam tā burtiskā funkcija pazūd. Ja? Un te, protams, ir tas interesantais jautājums, tas arī retoriski, ko Dara ir pacēlts, ar jautājumu, kāda jēga. Ja? Un tas ir diezgan nopietns jautājums par jēgu mākslā. Jo, protams, mēs varam runāt par to, ka mākslinieki ir tie, kas formē kaut kādu mūsējo kopējo kultūras apziņu un veido ēras simbolus un tā tālāk. Viens no amerikāņu māksliniekiem, konceptuālistiem teica, ka bez mākslas mēs esam tikai mērkaķi ar mašīnu atslēgām. Ja? Un es esmu kaut kad domās izspēlējis to tādu teorētisku scenāriju, ka iedomājamies, kad, teiksim, gadu vai 2 vai 3 apstājas jebkuru mākslas aktivitāti. Un viens no iemesliem, kāpēc es par to runāju, ir tāpēc, ka es domāju, jebkurš, kas strādā vizuālajās mākslās, es tieši uzsveru vizuālajās mākslās, jo vizuālās mākslas, man liekas, ir visnobadinātākā ēra. Ja? Vienkārši resursu trūkums ir katastrofāls, un mākslinieki, protams, ir izdomas bagāti un izturīgi, un vēl aizvien kaut kādā ziņā tas romantiskā laika mīts, ka māksla prasa upurus, mākslas radīšana prasa upurus. It kā šis mīts attaisno to, ka mākslinieki ir gatavi strādāt diezgan briesmīgā finansiālā situācijā. Ja? Un tas jautājums par to, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, ir diezgan nopietns, tāpēc, ka vienkārši es redzu to dinamiku, kā jaunie mākslinieki, teiksim, iznāk no mākslas akadēmijas, un viņi vairākus gadus beig aktīvi darbojas, un tad lēnām tas kā sāk noplakt. Un es jau varbūt to esmu pieminējis, ka man ir viens paziņa Amerikā mākslinieks, kura definīcija, kas ir māksla, ir saistīta ar to. Viņš saka angliski, art is something that you do for as long as you can. Un tas ir, arī tas ir kaut kas, par ko domāt. Un tāpat laikā tieši tā ideja par to mākslas pārprodukciju ir, man liekas, diezgan svarīga. Tāpēc, ka viena lieta ir ražot dekoratīvus objektus, jā. Cita lieta ir veidot kaut kādas lietas, kas pēc būtības uzrunā to mākslas taisīšanas esenci. Un visā šitanī te ir kaut kāds tāds apjukums, jo, teiksim, Latvijā ir brīnišķīgi, man liekas, iespēja mākslinieki var piedalīties procesā, bet tas process nekur neved.
tādā ziņā, ka tu būsi slavens mākslinieks, es domāju, Leonards to varētu apliecināt, ka nebūs tā, ka Leonardam būs izpirkt šīs tā. Vispār neviens darbs, visticamāk, nebūs nopirkts, piedod, jā. Bet varbūt kāds, jā, bet tas nemaina principu. Un lai arī, protams, ka tīri teorētiski mēs varam pieļaut, un es domāju, arī Indriķis var to apliecināt, kad ir iespēja darboties mākslas tirgū, bet tas ir vienmēr saistīts ar ārpus Latvijas, jo Latvijā nepastāv mākslas tirgus. Un vienkārši mums ir tas iztrūkstošais posms, ja tā mākslas tirgus nepastāvēšana, viņš ir it kā jāizpilda valstī, ja, kas arī ir jocīgi no vienas puses. Labi, būtu forši, ja būtu vēl 1 miljons klāt kultūra kapitāla fondam, teiksim, mākslai un tā tālāk. Bet vai tas principiāli atrisināt to jautājumu? Es domāju, ka nē. Un tāpēc, teiksim, man prasīt, ko vajadzētu mainīt, es teiktu, vajadzētu mainīt, mums vajadzētu mākslas producents, kas ir spējīgi strādāt arī ārpus Latvijas, ja. Mums no vienas puses vajadzētu tā kā kultivēt kaut kādu iekšējo mākslas tirgu, no otras puses vajadzētu arī veidot to situāciju, ka latviešu māksla un Latvijā radītā māksla būtu integrēta kaut kādā lielākās mākslas sistēmās, bet tas ir, viens aspekts ir, protams, tās mākslas tirgi un tā tālāk, bet tā ir tikai daļa no tā kā viens aspekts no tā. Un tāpēc, man liekas, tā situācija ir baigi sarežģīta ar to, tas, kas angliski vārds sustainability, ja? Jo mēs visi varam saņemties un dažus gadus baigi rukāt un kaut ko uzražot, bet tāds dzīves garumā tādu kaut kādu kustību, kur māksla un mākslinieka dzīve arī un karjera iet uz augšu, ir, tas viss ir uz tādu neiespējamā robežu. Jā, man kaut kā arī, tu runāji par to mākslas tirgu, man liekas, ka ir diezgan liela kaut kāda distance starp to kultūras produktu, kur mēs ražojam, un tomēr to auditoriju, kura ir spējīga to uztvērt. Varbūt tieši kaut kādā auditorijas līmeņa paaugstināšana varētu aizviest pie tā, ka arī, mākslas tirgus būtu kaut kas dzīves un vajadzīgs cilvēkiem. Varbūt tas ir, kaut kāda izmaiņas izglītības sistēmā kaut ko varētu mainīt, piemēram. Bet tā tiešais atbalsts mākslai jau visos laikos ir nācis no diezgan mazas cilvēku grupas, jā. Tiešais, es domāju, cilvēki, kas pērk darbus, tie tādi nebūs plašas masas, jā. Kino un mūzika tādā ziņā ir tā kā pakļaut drusciņ citiem likumiem, jo kino un mūzika strādā uz daudz lielākām cilvēku masām, jā. Un tādā ziņā tās ir demokrātiskākas mākslas formas. Teiksim, viena glezna vai viena skulptūra, viens objekts, kas radīs, viņš pastāv savā singularitātē, jā. Un tāpēc tā vizuālā mākslas sfēra ir, vizuālais tieši domāju tā kā vairāk uz tradicionāliem mēdījiem, tāpēc viņai ir tie savi intensīvie ierobežojumi. Vienkārši ir interesanti vērot tos procesus pasaulē, jo, teiksim, Īrija šobrīd ir izveidojusi sistēmu par tā kā universālo stipendiju māksliniekiem. Mēs nezinām praksē, kā tas ir, ja tur tāpat noteikti ir kaut kādi ierobežojumi, bet tā ideja kā tāda, ka māksliniekam, kurš var pierādīt, ka viņš funkcionē mākslas sistēmā, valsts ir gatava maksāt, cik tur es neatceros, 2000 eiro mēnesī, lai viņš varētu ar to nodarboties. Tādā veidā atzīstot, ka sabiedrība tomēr ir ieinteresēta mākslas procesu vitalitātē. Varbūt, Agnesē, tad jautājums, jums ir pieredze kultūras ministrija, un kā, teiksim, mūsu kultūras institūcijas skatās uz to, kā notiek tas dialogs starp mākslinieku un auditoriju cilvēkiem, vai tur viss kārtībā, vai tur vēl ir kaut kas daudz darāmā vēl, vai kā tas notiek? Jā, tas tāds daudzpusīgs jautājums, teiksim tā.
Jo, ja tu skaties tā no pētījumos un kaut kādos datos, daudz kas jau izskatās ok, bet un izskatās, jā, nu labi, nezinu, tur tie paši teātri ar izpārdotajām izrādēm šķietam liecina, ne, ka ir aktīvs kultūras patēriņš, cilvēki iet, tā ir vērtība. Bet realitātē, protams, ja tu skaties tā padziļinātāk no citas puses, tad tur vienmēr ir jāskatās, nu, cik liela ir tā grupa, kas tiek sasniegta, un kas ir tie cilvēki, kas netiek sasniegti, un, piemēram, arī kas ir tie cilvēki Rīgā, kas dzīvo, kur nekad, piemēram, nav bijuši šeit Rīgas laikmatīgajā mākslas telpā. Es nezinu, vai mums ir tāda, es pieņemu, ka vēl nav. Bet tas būtu arī tas kaut kas interesants. Un reflektēt arī par to, ko Arturs teica, man liekas, ka patiesībā mums ir, nu, teiksim, mums ir visi priekšnoteikumi, lai sabiedrība vairāk izmantot, izbaudīt un iet apmeklēt kultūras norisi un arī izstādes. Jo patiesībā mums ir ļoti spēcīga kultūra izglītības sistēma, mums ir brīnišķīgas mākslas, mūzikas skolas, tur ir milzīgi finansiāli līdzekļi un tā sistēma strādā. Bet rodas tas jautājums, uz kuru man nav atbildes, vai tāds viens skaidrs atbildes, kāpēc tas viss nenovad pie tā, ka pieauguši cilvēki, kur ir izgājuši cauri visiem šiem soļiem, kur ir izgājuši cauri arī, tur nezinu, mākslas skolu sistēmai, kāpēc viņi neiet pirkt darbus, kāpēc viņi neiet pirkt mākslas darbus, kāpēc viņi neredz mākslas darbus kā lietu, ko arī dāvināt, piemēram, saviem draugiem dzimšanas dienā. Man nav atbildes uz to jautājumu. Tas ir, man liekas, ka to varētu risināt potenciāli ar to, par ko jūs iepriekš runājat, ar šiem sociālajiem tīkliem, ar to, ka mākslinieki kļūst tādi stilīgāki un klātesošāki, bet nu, ka tas nav īsti tāds kaut kas tāds, nu, tas mākslas tirgus Latvijā tiešām ir ļoti mazs un nu, to var mainīt tā kā arī pats sabiedrība lielā mērā, ka nu, tā kā tai ir jābūt vērtībai un ka cilvēkiem ir jāgrib un tas jādara. Un es nesaku, ka cilvēki to nedara, bet viņi to dara nepietiekami daudz un to, man liekas, mākslinieki jau arī jūt paši. Un es gribēju arī vēl par to, ko Darija iepriekš teica par šiem te jaundarbiem, par to, ka tāda milzīga pārprodukcija, nu, man liekas, tā ir milzīga problēma, ka vienkārši, ka nav īsti tās pēctecības arī, ka vienkārši darbi parādās un viņi redzam varbūt, nezinu, tur 3-4 mēnešus kādā izstādē un pēc tam viņi īsti nav nekur vairs redzami un tas nav tikai par vizuālo mākslu, tas ir, man liekas, dejas nozarē, tas ir īpaši smagi, ka vienkārši visu laiku top kaut kas jauns, bet nav īsti tās iespējas redzēt to, kas ir tapis iepriekš. Tā ir pat problēma arī kino kaut kādā ziņā, ka vienkārši mums trūkstās piekļuves patiesībā tam, kas ir jau tapis, un tad reizēm rodas tādas stulbas situācijas. Protams, muzejs. Nu, pilnīgi jau liekas vulgāri runāt par to, bet mums tik ļoti vajag to laikmatīgās mākslas muzeju arī tāpēc vienkārši, lai mēs nu, kaut kādā ziņā varbūt kaut kādos jautājumos beigtu iet uz riņķi, bet es esmu arī skatījusies visādas studentu filmas, kur studentiem pašiem liekas, ka viņi ir atklājuši kaut ko foršu un varenu un jaunu, un nu, īsti tā nav, jo nu, tā kā kaut kas tāds jau ir izdomāts, nezinu, tur pirms 30-40 gadiem, ko viņi zinātu, ja viņiem būtu lielāka piekļuve un tā kā lielāka interese varbūt par to mūsu mantojumu. Jā, piekrita pilnīgi. Varbūt Indriķi vēl viens jautājums. Kā tu varētu raksturot mūsdienu Latvijas mākslinieka identitāti? Kas šodien vairāk definē mākslinieku prasmes, idejas vai spēja veiksmīgi izdzīvot kultūras tirgu? Es nezinu, man jau liekas, tavs jautājums ietver atbildi. Tas ir pilnīgi slāpstījām, es nezinu. Tas ir tik individuāli. Es zinu, kā arī, man liekas, augot kā māksliniekam, ir ļoti grūti arī sevi apzināties kā profesionālim. Jo, kā jau es teicu, tas ir diezgan vientuļš ceļš, un katrs mākslinieks ir nedaudz unikāls, un katrs nāk ar savu kaut kādu paku ar kaut kādām īpašībām, un, nezinu, raksturu īpašībām, spēja sadarboties, spēja būt tam, kurš inicē kaut kāds process, vai cik liela adepta tev ir, cik daudz tev ir enerģija iekšā, cik tu esi nepacietīgs un tam līdzīgi. Un es domāju, tās noteikti ir personīgas kvalitātes, kas veido to identitāti. Kā jau es teicu, tā ir tā viena no tām lielākajām problēmām, kad reizēm nav reāli kam paprasīt. Tā kā var runāt par to ar draugiem vai kaut kādiem citiem profesionāļiem, bet tā kā tu vienalga atopies pie sevis. Lai arī cik skaudri tas neizklausītos, es domāju, tas noteikti veido to identitāti. Bet, protams, arī tur ir dažādas perspektīvas, kā mēs varam par šo runāt.
Jā. Bet cik tuvu mākslinieks atrodas sabiedrībai, cik viņš ir iesaistīts kaut kādos procesos, kas notiek, vai viņam jābūt iesaistītām vispār? Jā, man, piemēram, bija pašam lielisks piemērs ar to 3 zvaigžņu to plakātu akciju, kur uzplauka Doma laukumā. Es esmu 17 gadus strādājis kā mākslinieks, tad uztaisījis vienkārši rindām darbu un izstāžu, un es nekad neesmu saņēmis tādu mīlestību un tādu jēgu. Man nav jautājumu par jēgu, man ir aptuveni skaidrs, kas es vēlos būt ceļa beigās un ko es vēlos sasniegt. Bet es sapratu to, ka vai man drīzāk ir jautājums, vai es vispār būšu jebkad spējīgs panākt kaut ko līdzīgu. Un tas man sāka likt domāt arī par to, kad, man liekas, tam māksliniekam Latvijā reizēm tā problēma ir ar to apgrieznisko saiti ar auditoriju. Zin, kā auditorija te baro. Tas arī, ko mēs varam atgriezties to, ko Daša saka. Tu atklāji izstādi, un izstāžu moments parasti tur iedzer vīniņus, un tur ir principā runā par jebko citu, nevis to, ko mēs redzam izstādē. Un tad tas apmeklējums jau droši vien pēc tam ir daudz mazāks, ja mēs nerunājam par mākslas muzeju vai nezinu. Un tad tā apgriezniskā saite ir šausmīgi svarīga, un arī cik izglītots ir apmeklētājs, cik pilnvērtīgu sarunu vai komentāru tas tev var dot, jo tas arī audzina, palīdz pilnveidoties māksliniekam. Man liekas, tā ir patiesībā viena liela problēma arī pie mums. Tas reizēm pietrūks, vai arī tāpēc, ka mēs esam maza nācija un mums vienkārši nav daudz cilvēku, kas šeit apgrozās. Es arī negribu iezīmēt tādu negatīvu aspektu. Es pēc savas pieredzes mākslinieks var dzīvot ļoti labi, bet man neviens akadēmijā nemācīja par to, ka tev kaut kādā brīdī arī būs jāprot kapitalizēt to savu darbību. Un tikai pateicoties tai studijām Augstākās mākslas institūtā Beļģijā, kur es iestājos 27 gadu vecumā, es redzēju, ka arī apkārt 22, 23 gadīgi jaunieši, kas jau bija pilnīgi citā mindsetā. Es atceros trīcošām rokām nevien mēģināju nedaudz atmācīties to, ko es biju ieguvis šeit Mākslas akadēmijā. Bet arī saprast to, kā es varu tagad realizēt sev kā mākslinieku. Un tas man lika spolēt un pārdomāt. Bet tikai pateicoties tām pāris kvalitātēm vai tās vidas maiņas, tas man palīdzēja to diezgan laicīgi apzināties un paspēt ielikt vilcienā. Tajā brīdī, kas man palīdzēja kaut kādā pozitīvā virzienā turpināt. Bet, zin kā, arī Luisa Buržā, cikos viņa 70 gados viņa izgāja. Kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu precīzes datus, lūdzu pārbaudiet. Bet nekad nevar zināt. Bet man liekas, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Viss būtu ļoti labi. Un varbūt Darija vēl jautājums. Mūsu sabiedrība valoda ir diezgan sāpīgs jautājums, bet varbūt mākslas valoda ir tieši tā valoda, kas varētu mūs vienot vēl vienā kaut kādā dimensijā. Un kā tu mākslinieci ar, teiksim, mazāku tautību saknēm jūties tajā ainavā, kas ir Latvijas mākslā šodien? Es neteiktu, ka mana tautība kaut ko maina manā darbībā. Es nekad nebiju izjutusi, ka tas, ka es, piemēram, es esmu dzimusi te, es runāju latviski, šeit aizmirstu vārdus, bet droši nav uztraukumu. Bet es nekad nebiju jutusi, ka tas ir trauceklis kaut kam, kas neļauj man kaut kur, tikt vai pilnveidoties. Par mākslas valodu, man liekas, tā ir cita valoda. Man liekas, katrs mākslinieks taisot darbu, droši vien viņš taisa to no visas sirds, tad to sadzirdēs arī skatītājs. Man liekas, ka dažreiz pat tie vizuālā valoda, viņa spēja izteikt daudz vairāk nekā vārdi. Tad tu skaties uz darbu, un
tu pa savam vari interpretēt un saprast kaut ko. Un tad tu izlasi to aprakstu un liekas, kāpēc tas apraksts? Viņš vienkārši tā kā, to bija tik labi viss izdomāts, kā tu to redzēji. Ka man liekas, jā, tā dažreiz labi, ka nav tie apraksti. Bet bija tādi gadi, kad cilvēki tiešām nevarēja kaut kā saprast tavus darbus un uzdot kaut kādus nejaukus jautājumus, teiksim. Es tā neatcerēšu. Droši vien ir cilvēki, kam nepatīk mana māksla, vai arī nesaprotu, ko es daru un kāpēc tā daru, bet man vienalga. Es taisu to, kas man patīk. Un man liekas, ja man tas riktīgi patīk un es ticu saviem darbiem, tad tiem, kuri to sadzirdēs, viņiem arī patiks. Pārējiem man vienalga. Tu piekrīti, Lielda? Jā, es piekrītu, pilnīgi. Un tu? Es arī. Bet par to buržuā, vienkārši tā atšķirība, ka viņi bija no ļoti bagātas ģimenes, un viņi varēja 50 gadus pilnīgā nevērībā par realitāti taisīt darbus. Viņi satriecoši mākslinieci, protams, jā. Viena no labākajām, kas īstenībā bija uz 20. gadsimta. Leonār, bet kā tu skaties, tagad tas mākslīgais intelekts, kuru tu arī pieminēji, vai tas viss process, kas notiek tehnoloģijās, kas notiek politikā, starptautiska politika, tas viss ļoti ietekmēs mākslinieka lomu, teiksim, kaut kādos, pēc 10 gadiem, teiksim. Intelekts noteikti to izdarīs, jo viņš attīstās milzu soļiem un, protams, ja kurš jauns cilvēks, tikko viņš tur kaut kur iepeld kaut kādā mākslas, teiksim, apritē, viņš uzreiz, es domāju, ka pirmais ir tas, kur viņš griežās pēc palīdzības, pie intelekta, mēģina tur kaut ko atrast, un kas ir pilnīgi loģiski, es arī to pašu darīju, kad manā laikā parādījās kaut kāds jauns tehnoloģijas. Es uzreiz tām visu tur pētīju un pievērsos, bet ir tāda lieta kā taustāmā māksla, un kad ir kaut kāda glezna, kur tomēr ir trīsdimensionāls objekts, vienalga, kā arī plakanu uzgleznot. Kas smaržo? Jā, tur ir kaut kāda arī vēsture un jā, katrai bildē ir kaut kāda vēsture. Par katru var izstāstīt, kā viņa ir tapusi. Un tas ir stāsts vien jau tur varētu tādu bukletiņu katram darbām uztaisīt. Es viņu nenoliedzu, es atbalstu intelektu, ar vienu roku vismaz man aizņemt. Bet jādara kaut kas arī ar rokām. Un es tagad saskaros nesenā tādu lietu, kā stipri mainījušies tie mākslinieku materiāli. Tad parādījās šausmīgi daudz visādas plasmas. Man tāda sajūta, ka arī krāsas sastāv kaut kādi mainījušies, ka pat cik tā, ka glezniecība nav vairs tik svarīga. Piemēram, tur ir tie 3 darbi, kur ir, es mājās atradu padomu laiku oranžo tūbiņu kaut kādu, tur, vēlams, ko ar viņu darīt, jāapskatās, salīdzināju ar to un šito, man pietiks ar to, lai uztaisītu vienu mākslas darbu. Un tā viņš tur ir taps, es redzu tur tādu laiku un kaut kādas tur perspektīvas tajā visā un kaut kāds arī politiskās kaut kādas lietas tajā. Tāpēc es domāju, ka mākslinieks, kā viņam bija tikko informācija, būvēja lielu noliktavu ķelnē saviem darbiem. Albert Oehlen ir tāds abstraktais mākslinieks, viņš ir bijis Rīgā. Un viņam darbnīca ir San Francisco, tad Las Palmas salā, tad Šveicē,
bet Ķelnē viņš būvē noliktavu saviem darbiem, savām tām mantām. Un es domāju, ka tā lieta neizmirs, viņa kļūst tikai ekskluzīvāka no visu. Artur, ko tu domā? Es varbūt tā diezgan briesmīgi izklausīsies, bet jāsaprot, ka šobrīd lielākie mākslinieki pasaulē ir Sam Altman un Džeki, kas būvē mākslīgo intelektu. Tie ir tie, kas transformēs realitāti. Jā, mums var tas patikt vai nepatikt, jā. Bet man liekas, ka tas nenozīmē, ka viņi ir mākslinieki, bet kā cilvēki, kas rada jaunu, pilnīgi realitāti. Es domāju, ka mēs viņus varam tādā veidā redzēt, jā. Kā mākslīgais intelekts ietekmēs mūsu te parastos māksliniekus uz zemes, es domāju, ir reāli nekā. Mēs tieši tāpat taisīsim tos mākslas darbus savus, varbūt ar citu metodoloģiju vai kaut kā, bet tie mākslas darbi jau radīsies. Viņi varbūt arī radīsies digitāla vidē vai taustāmi kaut kā šī analogijā realitātē. Es nedomāju, ka tas maina kaut kādu esenci mākslas darbu. Vienkārši, man liekas, ka tā pārēja no mākslinieka kā, sākotnēji kaut kādu dekoratīvu priekšmetu ražotāju, vēlāk kā kaut kādu ideoloģiju pārstāvu, vēl vēlāk kā kaut kādu, kādas angliski, disruptor, ja, kaut kādi, kas ir kaut kādu pastāvošo sistēmu tādi uzlauzēji, kā seifu uzlauzēji un tā tālāk, kas paver kaut kādas jaunas realitātes. Es domāju, ka tas, pie kā mākslinieki ir šobrīd nonākuši, ir tādu nākotnes iespēju ieраudzītāju un parādītāju citiem. Jā, es tādā ļoti vienkāršā valodā mēģinu to pateikt, lai kaut kā nepazustu tādā mākslas kaut kādā specifiskā valodā. Un tāpēc man liekas, ka mākslinieku funkcija ir vienkārši asimilēt visas tās lietas, kas notiek, jaunākās, tehnoloģiskās, arī ideoloģiskās lietas un skatīties varbūt pat utopijas, bet tā vai tā nākotnes virzienā. Un es domāju, ka AI tādā ziņā nav nekādas nozīmes, jā. Viņi ir svarīgi mums kā sabiedrībai kopumā, bet kā mākslas ražošanas vēl viens rīks, viņš ir tikpat labs kā jebkurš cits. Varbūt kāds grib kaut ko. Man laikam ir mazliet vēl no mākslīgā intelekta laikmeta, jo tagad jau arvien biežāk arī ir tā sajūta, ka tās domas, kuras es lasu arī, piemēram, kas parādās publiski, tās nav īstu cilvēku domas, tas ir vienkārši, tas ir ChatGPT vienkārši. Un, godīgi sakot, es esmu redzējis arī politiķu starpā, ka viņi sēž tātad kaut kādās sēdēs un atvērt ChatGPT, kur viņi raksta un tā kā prasa jautājumus, kurus ir jāuzdod, un tā kā respektīvi veido šīs te savas runas ChatGPT. Un tas, manuprāt, ir drusku biedējoši, vismaz man, jo man ir bail par to, ka vienkārši tā mūsu nākotne var būt ļoti, ļoti virspusēja, vēl stipri virspusējāk nekā šobrīd, un ka tās domas, kas nonāk publiskajā telpā, ka tās ir, tādas pilnīgi vienkārši simulākra domas, teiksim tā. Es domāju, ka tur mākslā ir milzīga loma, lai mūs noturētu tajā sazobē ar fizisko, reālo pasauli. Un es gribu cerēt, ka tātad mums izdosies arī noturēt, ka māksla netiek zaudēta, jo es redzu, ka ir arī iespēja tiešām, kur mēs, mākslinieku profesija var tikt apdraudēta. Man liekas, ka šeit būtu jādarbojas ļoti ciešā sadarbībā starp politiķiem un māksliniekiem, mākslas lobbyiem, lai panāktu, ka mēs spējam aizstāvēt māksliniekus mākslīgā intelekta laikmetā,
lai tomēr saglabātu to oriģinalitāti un to, ka oriģināla māksla ir vērtība. Un tāpēc es arī uz tādu stipru mākslinieku balsi arī pārstāvēt savas intereses, jo, viens ir tas, ja mākslīgais intelekts ir instruments, jaunradē, kas ir pilnīgi normāli, tas ir ļoti forši, bet man liekas, ka ir tas risks, ka tas pārņem un ka, tā kā mums ir jānodrošinās pret tiem trakākajiem riskiem. Jūs nebaidieties no mākslīgā intelekta? Es nezinu, es pilnīgi dzirdu tevi, un es arī esmu to pamanījis, ka tas parādās arī, man liekas, kaut kādos mākslinieku tekstos. Sadzīšos arī esmu izmantojis, lai palabotu tādas kļūdas, vai patiesībā es to izmantoju vairāk kā tādu, lai veiktu kaut kādu tādu pētniecisko darbu par kaut kādu tēmu. Man ir kaut kāda tēma padomā, un tad es varu paprasīt ChatGPT, viņš man iedod listu ar, piemēram, literatūru vai ko, vai esejām. Un tad tas ir instruments, bet man liekas, ja mākslinieks, man liekas, es vēl neesmu redzējis nevienu interesantu piemēru, un uz manī nevar teikt klausīties, jo varbūt jau ir interesanti piemēri, kur parāda to, ka ar AI var uztaisīt kādu interesantu mākslas darbu. Es domāju, ka tāda parādīsies, bet tad arī būs jābūt kaut kādam tādam ģēnija pieskārienam vai kaut kādam apstākļu kopumam, kas to padarīs ļoti interesantu mums visiem. Bet kā es uz to pagaidām raugos, ja kāds mākslinieks izmanto, un zinu, ka gleznotāji izmanto to, viņi pieņem to kā vienu no aģentiem, kas tur spēlējās ar to realitāti un tam līdzīgi. Bet tas, man liekas, ir kaut kur, man personīgi, nākot no manas paudzes, tas liekas jau šāviens kājās, jo patiesībā es negribētu ticēt vēl aizvien, ka tas tik fundamentāli mainīs to, kas ir māksla un tam līdzīgi, bet tur ir, man liekas, tieši tā vērtība ir tas, ka tu lauzi sevi un centies analizēt starp kādām vizuālām sadursmēm tu esi audzis, kādu vizuālu lielumu ir veidojuši tavu pasaules uztveri no kādiem platuma grādiem un tam līdzīgi, un tad tur man liekas, rodās kaut kas interesants. Bet AI jau īsti tās atbildes mums nesniegs. Bet tas var palīdzēt nonākt pie tā, droši vien diskutējot ar AI. Es tomēr ticu, ka AI neapdraud mākslinieks. Tāpēc, ka tomēr kritiskā domāšana un tādas analogas prasmes viņas piemīt dzīvē būtnei, nevis intelektam. Kas man bišķiņ uztrauc, ka noteikti ir tādi cilvēki, kur tur skatās to pašu Instagram, un tur ir tāda baby zemene ēd mazo zemeni, un viņam liekas, tā ir māksla. Un tad man liekas, ja cilvēki kaut kādā jaunāks paudzes izaugs ar domu, ka šitā ir māksla, tad tas apdraud īstus māksliniekus. Ka viņam tad māksla, kas ir, nezinu, the end, liekas, un tur nav nekāda zemene. Tur nav nekāda zemene, kas vēl ēd kaut kādu citu zemeni. Var es pakomentēšu? Es vienkārši, es piekrītu, jā. Vienkārši, es domāju, ka tas mākslinieka spēks ir mazliet tādā veclaicīgā vārdiņā spēja fantazēt un spēja iedomāties, jo tomēr tas mākslīgais intelekts ir bāzēts precedentos un tanī, kas ir bijis. Un mākslinieka apziņa vienmēr iet uz to, kas nav bijis. Vai tur ir tā radikāla atšķirība. Par to popkultūras ieteikumu es domāju, tur kaut kāda daļa sabiedrības aizies pa pieskaru, visticamāk, bet tas ir kādas tāds collateral damage, jā. Jā, es domāju, ka mēs laikam tuvojamies beigām, bet es gribēju varbūt nobeigt arī ar savu veidu zemeni, šo objektu, kas ir palicis pēc performances, un zemene vismaz pēc krāsas. Bet tas bija tāds ļoti interesants, man liekas, arī tāds māksliniecisks žests, jā. Varbūt tu vari drusciņ pastāstīt par to, ka tu par šo darbu. Labprāt. Kaut kad ļoti sen, kaut kādā žurnālā es lasīju un redzēju fotogrāfiju, kas sēž divas primadonas
kinozvaigznes Sofija Lorena un Klaudija Kardināla vienādās kleitās. Tas bija Maskavas kinofestivāls kaut kādos, 60. gados. Un tas bija tāds unikāls notikums kultūras pasaulē, ka viņas atbrauc uz festivālu un iedomājieties, viņiem bija vienādas kleitas. Un tad tur tā fotogrāfija ir, arī sameklēja tā fotogrāfija, tur pasaka arī ļoti daudz, kā tas izskatās. Man tas palika atmiņā. Un es kaut kad domāju uztaisīt kaut kādu darbu tieši ar to, ka sadurās kaut kādi divi, kaut kādi prominents, kur ir baigās individualitātes un kaut kas tāds. Bet ne jau tādā cilvēku līmenī, bet tādā kaut kādā jūtu līmenī kaut kas tāds. Un es ilgi domāju. Un, protams, pieslēdzot mākslīgām intelektām, un tad es uzdevu jautājumus viņiem. Un komplicēts jautājums, speciāli komplicēts jautājums. Un viņš katru reizi atbildēja, ļoti interesants jautājums. Tad es dzirdēju, ka tur rūpības nevar rakstīt, ka viņš tur neatbildēs. Un pēc dažiem tādiem mākslinieku jautājumiem es vēl uzdevu, es esmu tāds mākslinieks un man ir darbi šitā un tādi. Un vai kā var būt angliski un to kaut ko viņš man mierīgi izdeva visu, ko vajadzēja rupjūt. Tā, bet tad man bija doma, kas tas varētu būt. Un es sāku domāt par kaut kādām krāsām vai kleitām vai ko. Tad bija doma. Bija aktuāls viss tas Trumps ar visiem viņa gājieniem. Es viņam uzrakstīju, pasaku, lūdzu, kāds pantons ir Trumpa frizūrai. Viņš man izdeva, un arī nosaukums bija kaut kāds tur, es neatceros. Saulesriedzi kaut kāds tur neatceros. Bet, tas tā uzskatīja neinteresanti. Un tad man patīk tāds moments, ka tie ir divi vienādi priekšmeti, pilnīgi divi vienādi. Ka tur nav sadursmes starp kaut kādiem, bet tur ir divi brāļi, režisori Koeni, bet tomēr tas ir divas dažādas personības. Un tad tur sadurās baltais krekls un melnā fraka. Un tad es viņu tā arī uztaisīju, aizgāju nopirkt krāsu, uztaisīju etiķeti. Vajadzēja būt spaini, tas būtu tā, pēc kvadratūras būtu atbilstoši spaiņas ar melno un pusspaiņa ar balto. Bet, arī šitā man kaut kā viņš arī pašām patīk. Bet tas ir arī kaut kāds brīvības tāds žests, manuprāt. Jā. Jāsaka, es esmu bijis Kannās festivālā, bet es redzēju tās kāpnes, arī tur bija iekšā. Un tāpēc tas tā viena atmiņa klājās uz otrai pāri. Un vispār tā sadarbība ar laikmetīgās mākslas telpu bija ļoti laba. Negaidīt laba. Es esmu ļoti priecīgs, pateicīgs. Un tā tas ir tapis. Kas attiecās uz maniem darbiem, daži darbi iet atpakaļ kolekcijās. Un man arī pērk priekš dāvanām darbs, draugi nāk. Tad viss notiek. Viss notiek, jā. Labi, paldies. Varbūt publikai jautājumi? Jā. Droši. Publikai nekad nav jautājumu. Vai nebūtu labāk, ja būtu mazāk mākslinieku? Tas ir par to. Labāk kā? Jā. Es nezinu, pašiem māksliniekiem nebūtu. Mazāka konkurence, es domāju. Arī, jā. Vajag izdomāt tādu aerosolu, kā tā izpaustu sabiedrībā tur okrīt daži mākslinieki. Es domāju, ka ir grūti izskaidrot, kas ir labāk. Mazāk mākslinieku varbūt gal galā tomēr korelējas ar zemāku kvalitāti kopumā.
vairāk mākslinieki, vairāk konkurences, lielāka tā produkcijas daudzums, kas iet ārā, vairāk idejas tiek apspēlētas un varbūt kaut kādā brīdī tas pāriet arī kvalitātē. Bet es nedomāju, ka mākslīgi ir iespējams regulēt mākslinieku daudzumu sabiedrībā. Kā arī citas profesijas. Tas viss notiek kaut kā. Nē, ja cilvēki izvēlētos racionālu profesijas, tad jā. Jo tad cilvēks skatītos, mācoties par mākslinieku, kādas ir manas perspektīvas strādāt šajā profesijā. Un tanī brīdī tu saprastu, ka okay, es labāk izvēlos tad, nezinu, jurista vai grāmatveža vai santehniķa profesiju, kur tur strādā 90% cilvēku savā profesijā, mākslinieki tikai daži, kaut kā tā. Grāmatvežu atmirst, tur ir mākslīgais intelekts un arī visi tie ierēģi, tādi planktons, kas sēž birojos, tie arī izmirst. Man jautājums ir nevis par māksliniekiem, bet mēs nerunājam par skatītājiem, vai viņi ir vairāki, vai es kaut kā nejūtu. Ir visādi centri, ir visādas galerijas, mazās, lielās un visādi ambiciozi un mazambiciozi. Bet vai no tā ir vairāk atbilstoši tos skatītāji, to es tā īsti nezinu atbildi. Mēs arī par to runājam šodien. Jā. Bet tas, protams, ir temats vēl vienai diskusijai. Sarunai. Jā, jo tas ir diezgan plašs. Es vispār neesmu redzējis, ir tādi pētījumi par to, cik kāds procents, teiksim, Rīgas iedzīvotāju apmeklē izstādes. Un vēl papildu jautājumu. Vispār kādi pētījumi ir, teiksim, mākslinieks Mākslas akadēmijā, tur ir visādi doktoranti un visi tie pārējie, kas tur ir, viņi raksta kaut kādus darbus. Es vienreiz redzēju to sarakstu, tas ir kaut kāds nožēlojums, godīgi sakot. Man piezvanīja viena mākslas zinātniece, mums tāda nevaram satikties, es rakstu doktora darbu, man daži jautājumi. Satiekamies, viņi saka, sakiet lūdzu, kā jūs domājat, cik būtu jāpelna māksliniekam? Cik ir jāpelna? Es teicu, es biju ļoti atturīgs pieklājīgs, es teicu 6000 mēnesi. Šitā viņi aiziet vēl tālāk, pilnīgi valsts naudas izšķērdēšana un laika un drausmīgi. Jā, vienkārši atbildot uz tiem jautājumiem, nezinu, vai tie bija retoris, bet izmantošu iespēju tomēr atbildēt. Tātad par pētījumiem ir tiešām dažādi, daudzveidīgi, ļoti daudz pētījumu, kas lasām arī Kultūras ministrijas mājaslapā. Katru gadu Kultūras ministrija pasūta kādu konkrētu pētījumu par kultūras patēriņu Latvijā. Var to visu izlasīt Kultūras ministrijas mājaslapā. Bet par Rīgu konkrēti tāds pēdējais ir Rīgas kultūra politikas pamatnostādnes, kuras ir vispār ļoti aizraujošs materiāls. Tiešām iesaku izlasīt. Tas nav īsi, bet aizraujošs. Ja tā kā ielasās tajā, ka tas tomēr tā nav daļliteratūra, tas ir tas politikas dokuments, bet tur ir ļoti daudz par Rīgas profilu, par to, kas par Rīgā notiek, kas būtu jādara, lai notiktu vairāk, bet skaidrs, ka mums ir kopīgiem spēkiem jāatved pie mākslas arī vairāk cilvēki, kuri līdz šim varbūt ar mākslu ir pat ne uz jūs, bet pat nav tādās sarunu attiecībās, teiksim tā. Kā to izdarīt, man nav vēl tāds skaidrs plāns, bet es ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies arī vairāk uzrunāt dažādus cilvēkus. Vēl kādi jautājumi? Jā. Jā, man ir jautājums, vai mākslu ir jāsaprot vai jābauda? Tas tieši ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mākslu var baudīt, ja viņu saprot vairāk. Bet es domāju, ka bauda būs pirmajā vietā. Tā es teiktu. Atkarīgs no mākslas darba. Mēs arī šeit redzam, piemēram, Raizengreja uzrakstīts, un arī var redzēt, tie būs droši vien vieglāk, bet es vienmēr tajā manā ikdienas dzīvē, kas man vairāk pašam uzrunā, kas man saista, ar ko es nodarbojos, es to mākslu redzu vairāk kā tādu vizuālu valodu, tātad tā ir vizuāla valoda un komunikācija, kaut kādu lielumu iekodēšanu
Jā, tad priekš manis viņi droši vien būtu jābauda, bet es nezinu, arī jautājums ar visām atbildēm, man liekas. Bet laikam var baudīt, ka tu to valodu saproti. Tur Jā. saistīts. Jā, es tagad mēģināšu atbildēt. Man arī liekas, ka ir grūti izbaudīt tā pilnvērtīgi nesaprotot, bet arī, tā kā tev nav jau īsti iemesla iedziļināties un saprast, ja tev nav tā baudas elements tur. Līdz ar to tur, man liekas, ir tāds 50-50, ir jābūt abiem. Tev ir jāgrib iedziļināties un saprast, bet tev ir jābūt tam impulsam, kāpēc tu to gribi darīt. Un tur jābūt tam kaut kādam baudas patikas elementam. Jā, lūdzu. Mums ir ļoti īsa mākslas vēsture. Vai mēs viņu varam saprast, ja sākam no padomu laikiem? Varbūt jāsāk no Rūķa. Viņa uzlauza sistēmu. Viņa taču uzlauza garīgais. Tas Rīgas garīgums bija seifā ieslēgts. Viņa to seifu uzlauza. Protams, jā. Es domāju, vienkārši mēs sākam no 89. gada tieši saistībā ar konkrētu gleznu, kā tādu atskaiti, kas punktu, bet, protams, tas varētu notikt arī, kā jūs teicat, šādā griezumā. Ja? Es to domāju tā, ka vai mēs varam saprast vispār mākslu, jo mēs nesākam vēsturi īsi un sākam kaut kur pa vidu. Šis sarunas Ir tie speciālisti Latvijā ir, kas par to seno zina un orientējās. Vienkārši viņi nav šeit, viņus neuzveicināja šodien. Jā. Bet vai nav tā, ka kaut kādā ziņā māksla tomēr ir diezgan universāla valoda? Un es teiksim vienmēr priekš sevis, priekš manis mākslas atskaites punkts ir 35,000 gadu atpakaļ zīmēm uz aulas sienām. Kas nesen ir īstenībā uzpeldējis interesants fakts, ka tie bija multimediāli darbi, jo ir atrasts, ka tie alu zīmējumi parādās vietās, kur ir tieši speciāla akustika. Un ir atrasts tāds kaulu stabulītes, kuras ir ļoti klusas, viņas neskan ārā, bet, teiksim, alā, tanī vietā, kur ir tie alu gleznojumi, tur skanēja arī mūzika. Tā kā īstenībā tā multimedialitāte un vai vienalga vēlāks koncepts par Gesamtkunst werk ir vienkārši jau noticis no cilvēces pirmsākumiem. Tā kā, es domāju, metam tīklu ļoti plaši. Labi, es domāju, ka ja mēs sākam no filmas beigas, no tāda darba Leonārda, tad šis varētu būt sarunas beigas. Paldies visi auditorijai un visiem jautājumiem. Paldies!